process par to, ka it kā Čilīpits nemaksājot nodokļus no PVN, respektīvi izvainās. Kā jūs vērtējat šādu uzņēmumu rīcību iespējamo? Ja tā ir patiesība, tad noteikti glīti tas tā nav. Priekš tomēr tāda uzņēmuma, kurš ir taču visā Latvijā, ne jau tikai vienā pilsētā. Jāzina jau, vai tās ir baumas, teikt jau var daudz ko, bet var jau būt, ka tās tikai baumas palaists. Un jāapstiprinātos, kā jūs viedoklis iespējams mainītos kaut kā? Čilīpicē neiet, tā vispār. Galīgi nē, jā, nav labi tā darīt. Varbūt iespējams tās konkurenti kaut kādas cīņas? Varbūt arī. Varbūt arī konkurences cīņas. Grūti to pateikt. Bet Liepājā jau pierādījās, ka ir divas tās kases, tā kā konkurenti jau nevar ielikt divas kases iekšā. Jā? Jūs esat informēti, par kaut ko Liepājā? Katru dienu par Čilīpits lasu. Nē, es tā neko nebiju dzirdēt. Ja jau tā saka, tad jau noteikti. Mēs tā pēc tam pārbaudām divas, tā kā konkurenti diez vai viņi jau paši vienkārši savu labumu būs no tādas. Nemaksāt nodokļus. Iegriežam. Kam iegriež? Jums iegriež? Nē, kāpēc? Tā jau visi bļauj krīze, jā, un ja vēl. Protams, viņiem jau ir izdevīgāk nemaksāt, jā. Grib jau katrs vairāk savu naudu nopelnīt, bet, vai atkal tā negodīgā rīcība ir tā pareizākā. Mums jau neiegriež, ko mums, mēs tāpat katrs paši strādājam, pelnam. Šādi tad tik un tā nāk turist. Bet vai nav pārsteigums, kad iespējams šādas lietas notiek ar lieliem uzņēmumiem? Nav pārsteigums. Es uzskatu, ka nodokļu politika nepareiza valstī vispār ir. Šie nav tik lieli uzņēmumi. Ja būtu mazliet mazāka tā nodokļu procenti, ja, tad arī maksātu, censtos maksāt. Ja tā kā viņi ir tik lieli, tad vienkārši vai nu attīsties, vai nu stāv uz vietas. Tā ir tīri, tā es domāju. Vienaldzīgi un vienalga. Krāpnieki. Jo? Ko jo? Viņi krāpi tautu tādā. Iespējams, jā? Iespējams, jā. Negodīgu, jā, bet pirmoreiz dzirdīsim. Kāpēc jums liekas, kāpēc liels uzņēmums šādi rīkojās? Iespējams rīkojās? Iebalst vairāk kabutēdošiem, tas arī viss. Ko citu? Jūs nepārsteidz? Man liekas, ka kaut kāda liela uzņēmuma tieši maksā nodokļus. Viss tādi mazi varētu taupot, kādi jau gan. Kā jūs vērtējat šādu situāciju? Es nezinu tiešām. Es nesaprotu. Es nezinu tiešām. Tāpēc man jāiet. Man nebūs noteikti viedokļi. Es neuzskatu, ka tas varētu tā būt. Neticat, jā? Tāpēc, ka uzņēmums nav no tiem mazākajiem, teiksim tā. Nodokļu Es lasīju internetā. Jā, kā jūs vērtējat šādu situāciju iespējamo? Kā es varu vērtēt īstenībā? Tur ir jāvērtē vairāk tiem, kas tur strādā. Tur ir jāuzdod jautājumus. Man tas neskar, man tā kā īpaši tur. Nezinu. Kā es kā godīgs pilsonis maksāju nodokļus, un kā viņi var nemaksāt, ja mans pienākums ir maksāt. Vai tas varētu mainīt jūsu attieksmi pret šo iestādi? Ja tas apstiprinātos? Jūs tāpat apmeklētu, jā? Tā kā es to daru ārkārtīgi reti, tad varbūt 2 gados reiz tāpat apmeklētu. Labi. Paldies. Ir galīgi aplam. Galīgi aplam, jo? Ko tad? Mēs tā, man pensija tad arī no tā tak. No nodokļiem. Kā tad? Tur jau viņš ir. Es nezinu, man šaubos, ka viņi tā varētu rīkoties. Šķiet, ka tāds liels uzņēmums nevarētu tā darīt. Jā, man tieši tā arī liekas. Tā tik liels uzņēmums, jā. Un ja tomēr, ka jūs kaut kādā attieksmi mainītos? Diez vai. Tāpat apmeklēt? Tāpat apmeklēt, jā. Jo mēs tur mēs apmeklējam to Čilīpicu, jā. Es teikšu, ka ļoti bieži, jā, bet to viņi maksā nodokļus vai ne, tad neizmainītu mūsu viedokli. Jo pat ja tā arī ir, diemžēl mums tagad valsts ir tādas, Es uz turieni vispār nestaigāju. Viņiem vieglāk, tas ir grūtāk citiem atkal konkurēt. Un tad tas viss kopsamos tās valsts mērogu gremdē visus, ja tā ņēma.
viņi it kā nemaksā, citiem tas nozīmē jāsamazina cena, tas nozīmē, ka viņiem jau paliek neizdevīgi, un tad visi jau grimst reizē. Dēļ tā, ka viens it kā zuļici, tā varētu Neatbalstīt to, ka viņas pašā. Droši vien, ka nē, jo, vai nu visi dzīvojam pēc vieniem noteikumiem, vai nu tad ja nē, tad es nezinu. Paldies! Nav nekāda komentāra. Vispār šobrīd es domāju, ka ir diezgan neizdevīga nodokļu sistēma uzņēmējiem. Tas neveicina uzņēmēju darbības attīstību Latvijā. Pieļauju, ka šāda situācija varētu būt patiesa Čilibītes gadījumā, bet kāds izgrozās kā var. Jūs principā atbalstat? To, ka viņi nemaksā nodokļus? Nē, es neatbalstu. Bet acīm redzot, lai varētu pastāvēt, viņiem bija nepieciešams veikt šādas darbības. Jo lielie jau neko, mazos jau tikai spiež nost. Tie jau tāda politika ir. Mazo visu. Lielie taču nekas, lielie ir... Skrieši es samaksāšu par elektrību. Jā, visu labu. Paši apmeklēt šo iestādi? Nē. Es kā teikt, biju ārzemēs un to picu vienreiz paēdu, vairāk arī nekad būžā neēdīšu. Ne tādus hamburgerus, neko. Tas man ir. Ne.